Vēl pirms nedēļas šķita, ka pavasaris klāt un neviens vien auto vadītājs apdomāja ziemas riepu nomaiņu uz vasaras. Oficiāli ar vasaras riepām var braukt jau no 1. marta. Lielākā daļa aptaujāto auto vadītāju norāda, ka ar ziemas riepu maiņu nav steigušies. Es vēl netaisos mainīt, vēl sniegs būs vēl aprīlī uz beigām. Nomainīsim, būs štokos. Nē, es tomēr tā pagaidu, lai tas aprīlis tā ritīgāk sākās, lai vairāk nav nekāda. Lidojam, bet Nepaspējām. jā, bet tagad ir jāturpina vēl ar ziemas braukt. Mainīšu maijā. Jūs katru gadu maijā maina? Apmēram, jā. Ogrēniete Anna aizvadītajā pavasarī riepas nomainījusi laicīgi, tomēr mainīgajā laika apstākļi lika atkārtoti likt ziemas riepas. Viņa šogad ar riepu maiņu esot piesardzīga. Līdzīgās domās ir arī citi uzrunātie auto vadītāji, un, kā saka, ja neusticies savai intuīcijai, seko laika ziņu prognozēm. Skatījos laika prognozes nedēļas priekšu. Bija -1 grādi, tāpēc nemainīju. Skatījos prognozi un tā paskatījos, ka domāju, ka nevajag tik ātri mainīt. Tomēr tā ziema vēl nav aizgājusi līdz galam. Automehāniķis Aigars kā vienu no iemesliem pārsteidzīgai riepu maiņai min auto vadītāju bažas par ziemas riepu ātrāku nodilšanu. Neraugoties uz mainīgajiem laika apstākļiem, servisa darbinieks iesaka auto vadītājiem nesteigties. Kamēr beigsies sniegs, tad ir laiks. Drīz jau kā vasara sāksies, varēs normāli mainīt. Vai nu arī neskriet, godīgi braukt. Ceļu policija informē, ka pasliktinoties laika apstākļiem negadījumu skaits nav būtiski pieaudzis, un avārijas riepu maiņas dēļ ogres apriņķī nav konstatētas. Latvijas meteoroloģijas centrs informē, ka aprīļa 1. nedēļā naktīs gaisa temperatūra lielākoties gaidām zem 0 grādu atzīmes un iespējams slapjš sniegs. Dienas laikā temperatūra varētu svārstīties no 1 līdz +5 grādiem. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.